kad tu vakar teici, kad mamma ar Annu, tad man uzreiz tāds, nav forši, negribas, kad Anna pat blakus ir tādā ziņā, kad nekas vērtīgs no Annas nevarētu nākt. Uzreiz kā pateici, kad Viktorija braukas ciemos tās, forši, ļoti labi, mammai, jo es domāju, ko mamma saka, to Anna tikai, jā, protams, jā. 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 Nākoņos. Vajag sakot. Jā, un tad es mammai vakar, kad mēs runājāmies pa telefonu, tad viņai pārsūtīju to video rullīti, kad sniegus ir Usmā. Un ar tekstiņu, kā tu jūties, kā iet, kā veselība, viņa tur ar smaidiņu norēģēja uz videoklipu, bet atbildējis neko nav. Es domāju, tad kurā laikā tad viņa pie telefona tikusi, ja viņa ir tad iestādē. Labi, okei. Pastājuši telefonā, tad apnīk, dara kaut ko citu. Skaidrs. Jā, jo Facebookā man ir uzlikts, ka mēs esam draugi ar mammu, bet man nelēc ārā viņas postus, tad savādāk katru dienu kaut kādas muļķības lekt ārā par politiku un ne tikai. No otras puses es Instagramā reiz nedēļā ieeju, pagājušo nedēļas nebija nevienreiz, parasti es svētdienā kaut kādu pusstundu, maksimum stundu, bet tad es skatos kaut kādus interesantus postus par zinātni, par sportu, tad es tos postus ļoti interesanti novelku, citreiz es viņus izanalizēju, izlaužu cauri AI, lai iztaisa analīzi par to, jo ar tādu domu, ja es katru dienu daudz sēdētu, es pat neatcerētos, ko es aizvakar esmu skaties, bet ja es tā reizi nedēļā saglabāju, izlaižu cauri AI un saglabāju kaut kādus tekstus, saglabāju video, saglabāju screenshots un kaut ko no tā visu mēģinu izmantot, tad tas ir savādāk. Tā kā, don't let it use you. Es nedomāju par to, tā vienkārši runā. Artificial intelligence, AI. Tālāk. Vakar sanāca notirgot demonstrācijas aparātu, tagad man ir jauns aparāts, nav demonstrācijas aparāts, jābrauc uz Rīgu, ar Jānu sarunāju. Tur kā 2 aparāti ir sagatavoti normāli, tur varbūt vēl kāds sanāks sagatavots. Jāiedod naudu, jāiedod līgumi, tad jābrauc atpakaļ. Tā, lai es paspētu, tad man šodien vajadzētu būt tikšanām 5 un 7 Talsu galā. Bet sen nav bijis, kad es mājās izguļos un man 100% kvalitāte miegam. Es kādiem 10:30 iegāju gultā, 7 man bija modinātājs, lai Nilu celtu uz skolu. Megija piecēlās, teica, vari gulēt. Tad kādās 8:20 piecēlās un baigi normāli tā izgulējies. Sen nav bijis sapņojumi par pārdošanām, kad pārdodu to, es tāds johaidīgi, kas tāds no rīta, tas bija laikā no 7 līdz 8, tā nesanāk kaut kas tāds, tu saštuko kaut ko citu, ja, tāds iekšējā, tev brainstormings pašam ar sevi galvā, tā interesanti. Jā. Jā. Normāli. Kas tev būs jādara?
Skaidrs, jau domāju, tu viestīts aizgāji. Nē, nu tad jau, kad būs, tad arī pastāstīs. Jā. Tagad pazudīja. Tādi maisījumi, tā kā bija tā Transformer filmas, kad tie robotiņi uzbruka, jā, un kad sakariem traucēja bija, un tad tādas pašas skaņas, tad gandrīz klusums. Jo, ja runā par parastiem sakariem, tad tu vienkārši pazūdi, jā. Ja runā caur digitāliem sakariem un caur WhatsApp, tad viņš izkropļo to skaņu, pavelk, izstiepj. Un tad viņš tā kā runā mierīgi, normāli, tad, jā, un tas bija, ka tu ātrāk uz 2 reizes lielāku ātrumu aiziet tev. Ka viņš ģipā atskaņo un neatskaņo to. Ne buferings. Šitajā mēnesī pagaidām tā savu, notirkot 3 aparātus.